Pastāstīšu par moduli N mēslošana. Darbs sākas ar log failiem. Pēc rudens skanēšanas pabeigšanas dati no traktora termināla jānosūta uz Agriportu. To var izdarīt divos veidos. Ja ir servisa komplekts, tad terminālī ir simkarte un interneta pieslēgums. Bet taisno var nosūtīt datus terminālī, nospiežot eksportēt. Dati tiks saņemti Agriportā. Otrs variants – log failus ielādēt USB atmiņā un aiznest uz datoru. Izvēles lapas kreisajā pusē importēt, augšuplādēt, darbības veids log faili un meklēt. Atrod USB atmiņu, izvēles failus un spiež open un augšuplādēt. Pēc log failu augšuplādes tie būs redzami sadaļā N mēslošana log faili. Log faili ir darba dati no N sensora, kas ietver informāciju par slāpekļa saturu augos un izpildītajām mēslojuma vai augu aizsardzības līdzekļu devām. Log failu modulī redzami neapstrādātie N sensora darba faili, kuri jāsašķiro derīgajos un nederīgajos. Nederīgie jānoraida. Brāķa log fails var būt izveidojies kļūdas dēļ, netīšām iebraucot laukā ar ieslēgtu sensoru vai veicot netīšus mērījumus ārpus laukiem. Savukārt derīgajiem failiem jāpārliecinās par datu un lauka robežu sakritībām. Nepieciešamības gadījumā jāveic korekcijas. Derīgos log failus jāapstiprina. Sākumā pa vienam laukam jāpārliecinās, ka Agriportā ir iezīmētas korektas lauka robežas, jo mēdz gadīties, ka iesējot jauno kultūra augu, robežas nepieciešams koriģēt. Pa korektām robežām var pārliecināties, redzot punktus tuvu lauka malai. Lauka robežu izmaiņas veids sadaļā lauki, pārskats. Instrukcija labošanai skatāms sadaļā lauku modulis. Ja parādās nezināms lauks log failos, tas nozīmē, ka lauka robežas nav Agriportā vispār. Tad veic šī lauka robežu iezīmēšanu, tāpatās kā lauka robežu korekciju. Skatāms video lauku modulis. Laukiem, kuriem veikts robežu izmaiņas, nepieciešams veikt log failu pārkartēšanu. Pēc lauka robežu sakārtošanas veids log failu apstiprināšanu. To dara tā. Iezīmē lauku vienu vai vairākus. Apakšā lociņā izvēlēties darbību, spiež ģenerēt datus un izvēlos. Datu ģenerēšana nozīmē, ka sensora dati, gan skanējums, gan faktiski izstrādātās devas, kas ir iekšpus lauka robežas, tiek piesaistīts laukam, pārējie dati tiek atdalīti. Nākamā apstiprināšanas pakāpe ir log failu reģistrācija, ar ko dati tiek konvertēti par slāpekļa uzņemšanas karti augiem un izpildīto mēslojuma devu. Log failus, kas nav derīgi, jānoraida. Noraidīšanas iemesls var būt dažāds. Piemēram, sensors ir ieslēgts pagalmā, pa lauku ir nobraukts kļūdas pēc ar ieslēgtu sensoru vai kāds cits iemesls. Šādā veidā noraidām nederīgos. Tiklīdz no termināla tiks saņemts jauns log failus, tas būs redzams šeit apstrādē. Pēc log failu apstrādes
Tie pazūd no redzamā saraksta. Dati nav zuduši, bet atrodas zem filtra. Noņemot filtru, visi kļūst redzami. Sarkanie ir noraidītie, pilnīgi zaļie apstiprināti un reģistrēti.